Čau, man mīļie klausītāji! Esmu gatava tev pastāstīt jaunu pasaku, un šodien tā man jāpadomā mazdrusīt. Šodien es esmu sagatavojis, kārtīgi lasījusi, cītīgi mācījušies no galvas portugāļu tautas pasaku, kāpēc suņi viens otru apošņā. Ja tev šī pasaka patīk, droši nospied īkšķīšus, un ja vēl neesi abonējis manu kanālu, droši to abonē. Tā tu ātrāk uzzinās par jaunākajām pasakām. Aiziet! Reiz suņi rīkoja viesības. Uz viesībām tika ielūgti visi pasaules suņi. Un ielūgums arī pieņēma visi pasaules suņi. Uz viesībām ieradās gan lieli suņi, mazi sunīši, vidēja lieluma suņi. Ieradās gan melni, gan balti, gan raibi, gan plankumaini. Visādās krāsās. Bija arī suņi ar garām astēm, ar īsām astītēm un bez astēm. Bija suņi ar lielām stāvām ausīm un mazām noļukušām ausīm. Bija suņi ar gariem strupiem degungaliem un plakaniem, tukļiem degungaliem. Kāda vien tā suņu daudzveidība tur nebija. Vakariņas bija norganizētas tādā ļoti izsmalcinātā vietā ar skaistu skatu uz jūru. Viss bija sakārtots ar vislielāko rūpību. Un kāda ēdienu izvēle. Spēju vien iedomāties. Un skanēja patīkama strautiņa čalošana, viegli pūta vējš. Un kāds saules riedstāvumā bija pamanāms. Nekas neliecināja par to, ka varētu rasties kādas domstarpības. Nedrīkst nepieminēt, ka uz viesībām ieradās arī tāds ļoti vecs, pēc rakstura diezgan sarežģīts suns. Jāsaka gan, ka lielākā daļa viesu nedaudz tā kā no viņa baidījās, un tas ne bez iemesla. Vienmēr visās viesībās šis suns nebija apmierināts. Piemēram, vienās viesībās viņam likās, ka ir pārāk maz ēdiena. Otrās viesībās viņam likās, ka ir pārāk daudz ēdiena. Tad citās viesībās viņam likās, ka karstais ir pārāk karsts un augstais ir pārāk augsts. Vai augstais bija pārāk silts un siltais bija pārāk augsts. Un tad, kad tas karstais bija pārāk karsts, tas viņam apdedzināja muti, un savukārt, tad, kad augstais bija pārāk augsts, tas viņam radīja vēders sāpes. Tas tā ir sarežģīti. Īsti tik ļoti piekasīgam sunim. Taču šajā balītē, jāsaka gan, ka organizatori, vismaz viņu prāt, bija padomājuši par visu. Sākās viesības. Suņi apsēdās pie galda, uzklāja salvetīti, sagatavoja savas ķepiņas un sāka ēst. Nevienu mirkli neviens nešaubījās. Viesības bija brīnišķīgas. Pat viens no suņiem iesaucās, cik tas viss ir garšīgi.
Vispār nevienas garšvielas neprasās, pat ne pipariņa. Jāteic gan, ka tā bija ļoti neveiksmīga frāze, jo to dzirdēja suns, kurš nekad nav apmierināts ar viesībām. Līdz šai frāzē viņam likās, ka viss ir kārtībā. Viesības tā viesības, par visu ir padomāts. Viņš jau tur snakstījās gar savu kaulu. Bet tiklīdz viņš izdzirdēja to, ka pipariņi nav vajadzīgi, viņam kaut kā iešāvās prātā, ka man gan liekas, ka piparu te ir par maz. Lūdzu, padodiet man piparus. Par pipariem gan neviens nebija padomājis. Sākās haoss. Viens suns skrēja uz vienu pusi, otrs suns skrēja uz otru pusi, augšā lejā, var labi zem galda, uz galda, paklinti lejā, kur ir pipari. Mums ir jāizdara viss iespējamais, lai šīs te viesības būtu ideāls un vecais suns aizietu laimīgs. Vecais neapmierinātais suns noskatījās uz to haosu. Kā tas pelēkais, melnais, baltais, platais, šaurais, rastnais, tievais suns skrien no vienas puses uz otru. Un vecais suns teica, nezinu, kas tad tās par viesībām. Nē, es neturpināšu ēst, kamēr manā priekšā netiks nolikti pipari. Tas ēdiens taču ir bezgaršīgs. Bet viens no suņiem iesaucās. Es tikai nezinu, kurš tas bija. Tur bija tāds sajukums, ka neviens nepamanīja, kurš tas bija. Un viņš iesaucās. Es došos uz pilsētu, un es atradīšu piparus, un es tev tos atnesīšu, lai šīs viesības tavā atmiņā paliktu kā vislabākās viesības pasaulē. Gaidi, es skrienu. Tā viens no suņiem aizskrēja uz pilsētu meklēt piparus. Lala. Pagāja ilgs laiks, pagāja ļoti ilgs laiks. Jau pārējie suņi sāk uztraukties un prasīja. Klausies, kur viņš tik ilgi? Otrs suns atbildēja, es nezinu. Klausies, kurš no suņiem aizskrēja, varbūt viņiem vajag skrēt pakaļ un palīdzēt. Es nezinu, es nepamanīju, kurš suns tas bija. Jā, izrādās, ka tas suns, kurš aizskrēja uz pilsētu meklēt piparus, neatgriezās. Un neviens arī nezina, kas ar viņu notika. Bet vienam no suņiem radās doma. Tā, es zinu, kā mēs viņu atpazīsim. Kad pretī skries kāds suns, viņš noteikti smaržos pēc pipariem. Un mēs viņu atpazīsim, un mēs uzzināsim, kurš tas bija. Un tad viņš izglābs viesības. Un ņemot vērā to, ka viņi vēl ar viens otru apošņā, tas nozīmē to, ka viņi nav atraduši suni, kurš ir atradis piparus. Un tas nozīmē to, ka suns, kas gāja meklēt piparus, nav atradis piparus. Ak, Dievs, tas ir sarežģīti. Un tā ir, ka gribās izpakti citiem. Un priekš kam? Nē, labāk esi tu pats. Un esi labs. Un esi pateicīgs. Un esi iejūtīgs, un esi draudzīgs, un esi tāds, kura klātbūtnē gribās atrasties arī citiem. Dari otram to, ko tu gribētu, lai tev dara. Tā. Nē, tas nav piparsuns. Kur ir piparsuns? Kur viņš ir? Kur ir? Kur ir? Kur ir? Tā.